Čau, labrīt! Labrīt! Esam atbraukuši uz Burtnieku. Pirmo reizi te esam ne maijā, parasti ir būts maijā. Un nolēmām šogad apskatīties vairāk uz rudeni, kā izskatās Burtnieks un vai kaut ko var noķert. Jā, informācija ienāca, ka te ķerās labi. Informācija ir divējāda. Pārsvarā viss saka, ka rudenī nekas nenotiek un tajās vietās, kur ierasts ķert, nekas nevar noķert, vairāk uz velci kaut kur. Bet mēs paskatīsimies. Un pārbaudīsim šodien vienkārši šo informāciju, kur ir strādīga. Nu, vismaz kaut kas savādāks. Redzēs, būs zīves, nebūs, bet paskatīsimies, kā Burtnieks izskatās jau uz rudens pusi. Jā. Vēl laika gaitā ziņosim. Laižam. Davai. Ko, pirmo stundu pirmajā līcī te kārtīgi nostrādājām, bija viena copīte un vēl divas, varbūt bija copītes. Varbūt. Bet nu viena bija stabila cope, dubultā, jā. Pagaidām... Nav tā kā maijā pagaidām. Pagaidām nav tā kā maijā, braucam tālāk. Bet meklējam, gan jau atradīsim šodien. Cerams. Pirmā zils, rudens Burtnieks, Zemmēra līdakā uz Aivara Ločmeļa šūpiņu. Nu, ja nevar noķert līdaku, tad vismaz asari. Atkal uz Aivara šūpiņu. Nu ko, līdaciņš. Iespējams, ka pirmais mērs. Šūpiņi ieēda pilnīgi iekšā. Tūlīt atdabūsim, nomērīsim. Nu, Burtnieks rudenī nav tik devīgs, jā. Mēs esam nokapājuši jau kaut kādas ap 3 stundām. Pirmais mēriņš. Bija mēra asaras, zemmēriņš, 2 tukšās copītes. Pirmais 52. līdaka. Neko, pirmā ir. Nu, beidzot ir smukāks mēriņš. Atkal uz oranžo Aivara Ločmeļa šūpu. Tā, noliksim kātu. Nu, beidzot. Principā šūpiņš šodien taisa dienu. Pirms tam viena copīte un viena astīte nokoda relaksam osim. Un tagad uz šūpu beidzot ziltiņš ir. Kaut ko. Atkal viņa šūps. Pati atkabinājās malacīte. Ezerā beigais duļķis un uzreiz bija skaidrs, ka vajadzēs spilgtākus mānekļus. Bet, ja ir kādreiz, viena mānekļa diena, tad šodien ir spilgti čateri, spilgti rotiņi, spilgti vobleri, spilgtas gumijas. Bet strādā tikai šis. Viena cope bija uz relaksu un viena cope bija uz relaksu osim. Visas pārējās zivis šodien noķertas uz šo šūpiņu. Jā, no ar laiciņu ar mums nospīdēja. Solīja it kā visu laiku lietu,
Bet tagad pat saulīte sākās. Es nezinu, neredz, nu, baigi duļķainais ūdens ir. Tā, nu, beidzot arī Osim zivs. Uzreiz laksiņu. Ko es iedevu? Tā krāsa vai? Jā, līdzīgi tam manam šūpam, tāpēc iedevu Osim, lai pamētā. Un pirmā zivs. Pirmā zivs, jā. Apsveicu Osi. Ar laiku šodien riktīgi paveicās. Tagad pēcpusdienā vispār vējš pierima, saulīte parādījās. Jā, rudenī te viss bišķiņ savādāk ir, bet ir interesanti. Nu ko, laikam pietiks, jāmauc krastā. Jauna pieredze iegūta burtniekā, bet pārsteidza duļķis, bišķiņ nesagatavotus. Kur te vietēji runā, ka viņš oktobrī sākot pazust. Jā, tikko runāja ar onkuli, teica, ka oktobrī esot duļķis mazāks. Bet visnotaļ bija interesanti, vismaz bija pieredzīta, kā burtnieks izskatās ne maijā. Jā. Un ne uz velci, šodien tīri klasika. Nu, un ar grūtu darba copi kaut ko arī noķērām, jā. Nu, sākumā bija grūti, bet atradām atslēdziņu, uz kā ķērās. Bija interesanti. Jā, bet nu kolēģis ar copē nekā nebija un vienkārši 6 metieni, 6 zivs. Jā, Gins arī bija ielaidies un uztrāpīja vienā momentā riktīgi. Tur vienkārši 6 metieni, 6 zivs un vēl lielā nostums jau. Un pirms tam nekā, pēc tam nekā. Nu jā, un viss. Nu, ko tad? Nu, tiekās pie ūdeņiem. Čau!